Jā, un rīt tiekam nepēc. Kā mēs nesakat priekš? Es arī pagājuši. Tātad ir viens katrs ziemas mēnesis. Pats galvenais darbs šomēnes ir izdarīts, ir uzbūvētas, vai kā lai to pasaka, nodotas uz bērniem eksploatācijā 3 lidotavas. Viss notiek, ir vairāks, hokejs, skrietis, lido. Ir gan rīms par šo niansi, man ļoti patīk šī lieta. Tāda esam visi kopā izdarījuši vienu palielu darbu, kas šī mēnesī viens no galvenajiem bija apstiprināt budžetu, sagatavot viņu apstiprināt, tur diezgan daudz enerģijas mums aizgāja. Turpinām būvēt dienas centru. Es uzdevu jautājumu, vai nesabruks. Nē, nesabruks, varbūt ir diezgan drošs. Būvnieki izmanto visas attiecīgās ķīmijas, kas ļauj mūrēt līdz -20 grādiem. Izskatās īpatnēji, protams, tādā salā, ka mūrēt, bet drīkst mūrēt. Darba iet uz priekšu, diezgan raipi izskatās, ka būvnieks tomēr ielīdīs apakaļ no savu kavējumu tajā grafikā, kā bija plānojis. Es ceru, ka ēkas nodošana eksploatācijā būs tā kā paredzēts uz jūliju. Citādi, laikam, kaut ko vairāk ir grūti pastāstīt, ņemot vērā to, ka ir siena, gatavojam iepirkumus, jā, vēl varētu pastāstīt. Kādam ir iknes? Tad varu pastāstīt tādu niansi, kad roāmu nelielu tādu gandarījumu iepirkumu birojā. Mums bija sūdzība uz 8 mapām par ozolielu un Daugavas prospektu kopā, principā kopētas sūdzības ar kopētām prasībām, abiem iepirkumiem. Un jāizteikt milzīgas gandarības par iepirkumu biroju izpratni. Mēs šajā situācijā ejam nevis uz zemāko cenu, bet uz saimnieks izdevīgāko līgumu principu. Un iepirkumu birojs noraidīja sūdzību abiem iepirkumiem 100% apjomā. Pilnībā atbalstīja mūsu viedokli, ka mēs savā pilsētā drīkstam prasīt no būvnieka, kā viņš būvēs, kur viņš brauks, cik cilvēku būs objektā, kāda tehnika būs objektā, kurā datumā viņam būs jāuzvērt, kurā datumā būs nepieejams tas vai šis ielas posms. Jābūt perfekti izstrādātam darba organizācijai, lai varētu uzvarēt šajos konkursos. Jo uzvalība ir ļoti sarežģīta, viņi ir tāda centrāla asis visam tam rajonam cauri. Mēs uzskatām, ka mums ir tiesības prasīt no būvnieka pilnu informāciju, izpratni par objektu kā tādu un to sajūtu, ka viņš ir iepazinies ar šo objektu. Jo neslēpšu reizēm ir sajūta, kad būvnieki sakopē vienkārši tehnoloģiskos procesus, bet īstenībā projektu paldielām nemaz nav lasījuši. Vienkārši saliek tabuliņās cenas un nāk uz iepirkumu, es kā visu zinu, bet realitātē viņš pat nenovērš, kas zem zemes notiek. Bet mēs prasam izstudēt visu no apakš līdz augšai, visos griezumos un parādīt mums to, ka es iepazinies ar šo objektu. Ceru, ka tas dos arī labu rezultātu. Tas tāds diezgan liels gandarījums. Pārējais sīkumi, varbūt, es nezinu, vai vērts stāstīt. Gatavojam, varbūt vēl tādu niansi, gatavojam lejā darba vietu mūsu darbiniekam, redzējām, mēs sienas posmu noņēmuši nost, mums ir pasūtīts stikls priekšā, mēdeli, un februāra 2. nedēļā visticamāk tas parādīsies kā reāla darba vieta. Tā kā, jautājums. Kas tā padara? Darba vieta pieejas, kur būs meteni, kas pieņems atnācējus, kuriem nebūs jāstaigā pa māju un jāmeklē attiecīgais darbinieks. Varēs iesniegt un tur par pirmajā stāvā. Tā teikt, aizmetnes pieturas aģentūra, ja varētu tā izteikt. Viņš pildīs tādu funkciju, varbūt ne tik plašā apjomā, kā valsts to deklarē, ka tur bez mazo ieņēmumu dienas un darbinieks sēž. Tā nav vienas pieturas aģentūra, tas ir bišķiņ cits projekts, kur ir šī divas pašvaldības, kas piedalās. Tā nav vienas pieturas aģentūra, tā ir šī publisko pakalpojumu centrs. Bet šajā gadījumā pašvaldības vienas pieturas aģentūra, kuriem apkalpošana tāda ietver sevi visu dokumentu, pieņemšanu, apstrāžu, konsultācijas, arī priekš tām pašvaldības iestādēm
neatrodas šādā laikā, ja cilvēks varēs saņemt šo pakalpojumu darbi, mums iespēja atnākt šeit vienā mājā, iesniegums arī izšķirt mājā, un cilvēkiem ir jāpārsūt attiecīgi konstatēt izsūtē, vai sociālais dienas atzītas kādu laiku galvos procentā. Tā, tas mērķis ir arī, protams, arī tādēļ, lai cilvēkiem nebūtu jāmeklē pa 3 stāvu koridoriem attiecīgie speciālisti, un iespējams, viņš pat īsti nezinu, pie kuru speciālistu viņiem ir jāgriežas ar savu problēmu. Šis klienta atbalstošana speciālists uzklausīs, sapratīs, kurš cilvēks un darbinieks ir atbildīgs par šo jautājumu, ieteiks vizīti, vai arī attiecīgi jau palīdzēs noformēt iesniegumu, pieņems iesniegumu. Cilvēks nevar teikt, kā iztērēs laiku kādam nepareizajiem darbiem, un lai pats savu laiku nebūs iztērējis. Šis lūgums nonāks operatīvi vajadzīgajā vietā. Tā, labi, tad pārējām pie darba kārtības. Šobrīd mums ir sagatavoti vairāk papildus darba kārtības jautājumi, par kur iekļaušanu darba kārtībā mums ir jāpieņem lēmumu balsojot. Jums ir arī iesniegti, tad 22. darba kārtības jautājums par rūpnieciskās zvejas tiesību lomu un zvejas rīku veidu skaita noteikšanu Rīgas ūdenskrāvā. Lūkšu balsot, kas par šī lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Pret? Atturās? Paldies 23. jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu Cīrā Zīmes TV, sižetu par drošības ievērošanu paaugstinās bīstamības periodā uz Latvijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sniegtajiem paraugu demonstrējumiem, kā rīkoties ekstrēmās situācijās, izveidošanā un translācija kanālā LTV sektoriem. Kas par šī lēmuma projektu iekļaušanu darba kārtībā? Pret? Atturās? Paldies 24. par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ierobežot atbildību Ogas Jumis. Kas par šī lēmuma projektu iekļaušanu darba kārtībā? Pret? Atturās? Paldies 25. par pašvaldībai pietiekošo lauku zemju lietošanas mērķu noteikšanu, kas pārēc iekļaušanu darba kārtībā? Pret? Atturās? Paldies 26. par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu, kas pārēc? Pret? Atturās? Paldies 27. par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām vietā plānojumu mežvietu teritorijā. Pār? Pret? Atturās? Paldies 28. par zemes vienības ar katras apzīmēm 74 sadali. Nekustamā īpašuma katras numurs 74 no 826. apzīmējā. Kas pār? Pret? Atturās? Paldies 29. par zemes vienības projektu izstrādes nepieciešamības zemes vienības uzvarēšanu ar rokas pārkārtošanā. Kas par iekļaušanu darba kārtībā? Pret? Atturās? Paldies. Sāksim ar pirmo darbu kārtības. Pirmais darba kārtības jautājums. Pašvaldības finansējuma piešķiršana Pēterim Ostašovam. Šis lēmuma projekts ir izskatīts pašvaldības izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā, atbalstīts. Vai ir jautājumi? Visus trīs mēs varam atbalstīt. Pirmo, otro un trešo tātad par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Pēterim Ostašovam. Jā, bet redz, neiedomas lietas un Igauniem arī zaudējumi. Redz, par vēlu mēs Balsojam par pirmiem diviem, kas pārdām par apstiprināšanu. Pret? Pret kāds bija? Nepacēlā rošu. Vēlreiz, kas par? Pret? Atturās? Ceturtais par? Mums iesniegt
Atturās. Kas tas bija? Tas bija par kompensāciju ceļu izdevumiem bērnam uz citu vārdu, Ceturtais, jā? Par līdzfinansējumu projektam valstības dienas mūžīgi sociālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām dzīvos vai atspētājumā. Tāds bērnu projekts, tāpēc piešķirt finansējumu šim projektam 705 eiro apmērā, kas ir 20% apmērā no projekta kopsummas, kas sastāv 2082 eiro. Mēs neesam skatījuši, ne? Esam skatījuši. Es vienkārši vajag plašāk izklāstīt, lai jūs saprastu, par ko arī skatīs komitejas sēdē, ziņotājs mums ir klāts. Lai cik mums ir? Jā? Nav jautājums. Vienādi. Tev bija jautājums? Nē, es kādā punktī skatījos. Bet tagad ir finanses komiteja? Jā, tev sajūtas vienkārt. Es komitejas. Tas paši vārds vai pastiprināšana. Pret. Atturās. Sestais par amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi? Paldies, kas par šī vārdu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Septītais par ūdens un izšķiras novadu pašvaldību aģentūras, turismu, sporta un apkopas kompleksu dzīvēt ārmatīs aģentūra amatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Arī komentējās kopības jautājums, vai jautājumi? Nu, es gribētu uzdot izglītības pārstāvju jautājums. Vai tās algas ir adekvātas ar to, ko izglītības pārstāvis saņem jūs iestāties? Kuram pārstāvjiem ir uzdot jautājumus? Viss trīs, manuprāt, ir ļoti pārmērīgi salīdzinot ar to, kāda atbildība ir pasniedzējiem, skolotājiem, salīdzinot ar trīs cilvēkiem labi. Es jums varbūt var izskaidrot, kas ir zem tiem skaitļiem. Šie ir maksimums un minimums. Bet patiesās algas, ja jums interesēs, nepateikšu latvos, bet es pateikšu eiro. Šobrīd darba līgumā direktora bija 700 lati brutto, tas ir apmēram 500 lokas. Lati vai eiro? Lati. 700 brutto, tas, manuprāt, galīgi nav liels atalgojums iespējas vadītāji. Projektu vadītājiem ir 515 brutto, Latvos es saucu, jo iepriekšējās mums darba līgumus Latvos es nādu galvām, tādēļ mēs eiro. Un grāmatvedim mēnesī par šo slodzīti ir 150 lati brutto. Man būtu viens jautājums. Es dzīvoju Tīmužos, un es nevienā brīdī, kā Tīmužu iedzīvotājs, es esmu arī prasījis kaimiņiem, vai viņi zina, kas ir šī aģentūra. Es to nezinu. Tad jautājums, ko viņi nodeklarēs? Man grib pateikt, kāpēc jūs kaimiņi nezinu, jo šī aģentūra darbojās vairākus gadus. Tieši tā, par to arī tas stāsts, jā. Es brīvas vārdos labprāt pakomentētu. Es domāju, ka mūsu izšķilas avīzē ir tik bijuši vairāk, tie pietiekoši raksti, lai cilvēki būtu informēti par to. Vai tūri, vai teiksim... Es domāju, ka iedzīvotājiem noteikti bija šī iespēja iepazīties. Tad jautājums, varbūt kaimiņi nesaņem šīs avīzes. Un ir kaut kāds mīnus pasadarbībā. Te ir viena būtiska lieta. Mēs nerunājam šajā gadījumā par novadu iedzīvotājiem, kas ir turisma. Tā ir turisma aģentūra. Viņai vajadzētu kaut kādā veidā veicināt turismu šeit. Es to saprotu. Es saprotu jautājumu, Tad te neizsūtu kritika kaut kāda avīze vai vēl kaut kas. Es paskatos arī šo te kaut kādu nolikumu, vai kas tas ir, kaut kāds pielikums par tām naudām. Tas ir budžets. Budžets viņi, jā? Tas ir nākušais jautājums. Mēs esam pagaidām pie amats. Ok. Nē, varat
Man ir jautājums, ko šī aģentūra dara, ja teiksim, es zinu, ka tāda aģentūra eksistē, tad es neredzu, ko viņi dara. Vai ir kaut kādas morādes, ka tu vari iet cilvēki staigā. Tā kā bija pirms 5 gadiem, kad tās aģentūras nebija, nekas nav mainījies. Tā ir. Tu tiek slēpotais mežā un skrēji, tu skrieni. Un viss, kas tu dara. Tādēļ jau arī bija šis mūsu lēmums, ir organizēt šo aģentūru no 1. janvāra. Turismu jomu no šīs aģentūras sadalīt pašiem, izveidojot savu turismu informācijas tēkļu. Tieši tādēļ, ka mēs arī nejūtām šo te aktivitāti tik lielu, kā Ikšķeles novada iedzīvotāji to gribētos. Kaut gan es nepiekrītu, kad nav nekad bijis redzams, ko dara aģentūra, ir dažādi pasākumi, bijuši tie paši velo braucieni, gan Ikšķeles pilsētas centrā. Toļu būvniecības, slēpošanas prases, projektu izveide. Ir dažādi pasākumi bijuši, prosta triatlons Latvijas čempionāts, kas ir bijis izreklamēts patiešām. Ja? Es domāju, ka kaimiņi ir pasīvi cilvēki tādā ziņā, ka viņi neizmanto šo teritoriju savām aktivitātēm, līdz ar to viņiem ir šis priekšstats, ka tur nekas nenotiek. Bet pasākumu plāns, kas ir bijis iepriekšējos gados, viņš nebūtu mazs. Mans kaimiņš visticamāk arī nezinu, ko dara aģentūra, ja? Bet ir cilvēki ļoti daudz, kas to izmanto un redz tās izmanto. Bet par norādēm es varu piekrist, norādes uz šo brīdī ir pārcēts. Pašā parkā ir, bet Ikšķeles novada teritorijā norādes tiks uzlikts. Uz šo brīdi aģentūra no jaunā gada ir organizēta par šo Zilo kalnu kompleksu. Attīstības aģentūra un tieši tādēļ viss spēks tiks koncentrēt tieši šī kompleksa attīstībai. Ar to arī nodarbosies ar Zilo kalnu dabas parka un piekļuvušās teritorijas attīstību, lauksaimniekošanu, uzturēšanu, dažādu pasākumu organizēšanu, tā arī uz jautājumu, ko tad viņi vispār dara. Tas, ka līdz šim, jā, es piekrītu, ka nav norādes varbūt pilsētas centrā vai tīnušos tās turēt nokļūt. Tas ir tas, kas ir mūsu pārmetums un būtu aģentūras iepriekšējai vadībai, ko mēs arī uz šo brīdi gatavojam. Šīs norādes tiks izvietotas, jā, tas ir tāds neizdarītais darbīgs, jā, bet tā, ka galīgi nebūtu viņi, kad viņi dzirdēs, mums negribētu. Es gribētu iebilst, ka bankā ir tiešām norādes, ir ceļazīmes, ka nedrīkst pārvietoties transportā, un mistastes parkā ir tā, ka mums tomēr tas ir parks attīstās. Labi, kā jāuzņem, ka tas parks tur ir? Tas, ka tur ir mistastes uzmēģis un ceļazīmes, ka tur nevar braukt, ko tas man līdzi, es nezinu, ka tur ir parks. Tas, ka pie tīnuša aplī, jaunajā aplī ir uzraksts Moskova, to es redzu. Bet to, ka tur ir tālāk parks, to es nezinu. Bet pašā tīnuša aplī, tad, kad ir pasākums, notiek Zilajos kalnos, ka tur arī ir afiša. Vismaz ir dabas koncerts zāle. Tieši tā Moskova vietā bija šis afiša, skaidrs zina. Es arī uz tīnušiem braucu. Katru dienu. Var vēlēties, lai viņi labāk strādā, lai cilvēki dzīvo klāt šī kādēļ organizēt šīs te koncerts zāles. Nē, es vienkārši par to gribu teikt, ka nevar būt tā, ka tīnušos neviens neko nezinu, jo šīs afišas arī ir. Es dzīvoju tīnušos, es nezinu. Katram pie mājas jau afišas paspār nevar. Es katru otro dienu izbrauc celtam aplī. Un aizbrauc līdz Ogrē, aizbrauc uz Ikšķeli. Es nezinu to, ka Zilajos kalnos ir kaut kāds baigi izbūvēts Būvēt uz šo parku ir nevietā, jo būvēt tur neko nedrīkst. Labiekārtos. Jā, labiekārtos. Es domāju, ka mēs jautājumu teikt diskusijas, jo zīme būtu. Cerams jau labāko pāris mēnešu vai jā. Vai ir vēl kāds jautājums, kas attiecās? Vai ir kāds jautājums, kas attiecās valstām? Šitās brīvdienās koncēl Rončiks no Lēmas. Tieši pakatās. Kāds pāri? Es atvainojos, tas bija kāds pāri. Es jūtu, Es atvainojos, tajā galā, ko balsojies. Tur tā lieta, ka lai uzlabot to iestādi, jo es arī varētu piekrist, ka nebija. Vai mēs drīkstam balsot?
Vēlreiz. Tāpēc, ka tās balss nenobalso. Vai viņi vispār balsos? Jā. Divreiz jau balsos. Vai nākotnes sarakstu nākotnes klasifikācija 2014. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Nākošais 8. par tās pašas aģentūras. Boris Mišas nav pašvaldību aģentūras, turismu, sporta un atpūtas komplekses, Zilie kalni, aģentūras budžets 2020. gadam apstiprināšanu. Šeit ir izmaiņas. Mums arī tika nosūtīts vakar, tā kā šis aģentūras budžets uzraudzības padomes sēdē tika apstiprināts 7. decembrī, un tolīdz mūsu valstī bija mūsu valūta lampi. Tad ainīgā tur ir eiro 2000, bet plāns, diemžēl, nebija pārvērtas summas uz eiro. Šobrīd šīs eiro summas ir ierakstītas, un papildus arī situācija reālā parādīja, kad atlikums aģentūras kontā janvārī bija budžeta atlikums uz 1. janvāri bija 19,091 eiro. Man ir jautājums. Tātad šeit ir vietā, pēdējā lapiņā, kur tie kodi, ja? Aģentūras logo izstrāde, piemēram, 2230. Tad, ja mēs paskatāmies par 2230, šajā gadā viņi jau ir iztērējuši 565, tā saprot, ja? Pagājušā gadā, jā. Pagājušā gadā tas ir apmēram 570. Tas ir pagājušā gada, ko jūs sakat, tas cipariņš. Šajā gadā šiem izdevumiem ir plānoti 4192 eiro. Tātad logo tiks izstrādāts. Bet tur jau nav tikai logo, tur ir vēl dažādi pasākumi. Tur vienkārši budžetu sastādīja iepriekšējā direktore un uz šo kodiņu atsaucas ir pie vairākiem, kas tur ir pasākumu plāniem. Te ir rakstīts logo, te ir aģentūras logo izstrādāts 4000. Es jau logo izstrādu, logo izstrādu jau ir pasūtīta, un tā provizoriskā cena būs apmēram 200 eiro. Un 2230 jau ir kopsavilkums, kodi ir 2231, 2232, 2233, 2234. Tas ir summējošais kods. Dažādiem sabiedrisko administratīviem izdevumiem 3130 un vēl veselības izdevumiem ir 230. Es atvainojos, es vienkārši nesaprotu, kā jūs to visu pierakstāt, bet nu labi, bet Sasumējošie. Ir lielais kods un apakškods. Tur ir zem šī kodiņa veidi izdevumi, kas sīkāk šeit nav apšifrēti, ja ir dažādi šie gan reklāmas, marketinga izdevumi, gan arī bukleti, kas ticamāk arī pasākumi. Vai ir vēl kāds jautājums par aģentūras budžetu? Tie 10 mēneši tā paliekās, mēs tā skatāmies, ka tikai iepriekšējā gadā visi ir arī izmaiņas. Šie 10 mēneši tā tradicija. Es domāju, izpilde, tomēr jau janvārs, kur ir kaut kāds 10 mēneši izpilde. Vēl dokumentēt. Diemžēl tā viņa paliek, jo, var teikt, iepriekšējā gan direktora, gan grāmatvedis mums ir darbs novietots. Tomēr jau februārs nāk, mēs kaut kāds 10 mēnešus, 2 mēnešus. Īstenībā jau notiek aprēķināt civīlīs vienkārši savā Jā, tikai neredz, kur tā izpildu parādās. Nē, tā nauda, kas netika iztērēta, kas palika pāri, tā paliek ap pašvaldības budžetos. Tā summa bija... Bet tie ir 10,000. Nē, 19 ir tie, kas palika aģentūras kontā, un tika iztērēti aģentūras saistību izpildē. Ja nemaldos par torņu būvniecību, bija arī skaitīt janvārī kaut kādu summu. Nē, tā nauda, kas netika iztērēta, tā palika pašvaldībām. Jo nav tāda situācijas, kas saprot vēl, ka mēs neskaitam naudu. Mēs neskaitam naudas priekš, mēs skaitam pēc izpildes tikai tā kā, ja viņi neapgūva visus paredzētos 100,000 lapus, tad viņi arī viņus nesaņem, viņi saņem tikai tik, cik viņi izpildīja. Kā jūs sadalāt savā starpā? 50 uz 50, jo arī budžets
strādās 100 no mums un 100 no Ogres. Tieši tā arī mēs maksājam. Par izdevumiem mēs samaksājam 50% no 50%. Par to atlikumu pastāv. Atlikums ir tas, kas ir kontā uz gada beigām, 19,090. Tas bija par decembra maksājumiem, jā. 10 mēnešos bija. Jā, tas bija tas, kas bija jāmaksā decembrī, viņš tagad jāsakās. Mēs aizgājām uz principu tādu. Tad, kad ir izpildīts sarunu, tad, kad ir veikta kaut kāda X funkcija, ir pierādīts un parādīts, ka tas ir izdarīts, tad mēs attiecīgo proporcijas summas viņam ieskaitam, lai zinās rēķināties. Savukārt, Ogre gāja pretēji, uzreiz 100,000 blanšu viņam kontā, un tagad pie 100 štukām. Ja? Mēs gājam savādāk. Mēs iedodam pret izpildījumu. Ogre tiks darīt ar saviem resursiem tā, kā viņi uzskata par pareizi. Lai gan aģentūra Ogre atskaitās tieši tāpat kā mums, par dokumentiem, kā ir tērēt naudu un atlikumam ir jāsakrīt. Vienkārši es neredzēju jēgu, viņi iemest viņam 100,000 tikai tāpēc, ka kāds domā, ka varbūt izpēja. Būs izpilde, būs nauda. Par to naudas ieskaitīšanu aģentūras kontā arī Ogre saņēma un šeit valsts kontrolas negatīvu atzinumu, kad neopcionāli tiek izmantot pašvaldības līdzekļi, ka nedrīkst skaitīt naudu uz priekšu. Viņi vienkārši ieskaitīt un turēt viņu kontā. Jā, mēs tā arī nedarījām, un Ogre arī tā šķiet vairāk nedara. Tas bija tāds pirmais gads, kad tas tika tā izdarīts, jau tā nākoši tika iesaldēta. Šobrīd tā nenotiek, tiek skaitīts tikai pēc vajadzības, ir jāpiestā rēķina. Nākamajā budžetā parādās Ogres pašvaldības dotācija un ieņēmuma no citām pašvaldībām. Kas ir tās cifras? Tas tur jau nav pretīs summas. Nē, ir pretīs summas. No citām pašvaldībām. Tas ir, pa cik tos rādīja vēl, ka bija Ogres pašvaldības paspārnē šī aģentūra, jā, tad ieņēmumi no citām pašvaldībām, kas ir izšķirs domāties dotāciju. Tas ir diezgan komiski. Ogre bija vadošā pašvaldība, Ogres komandas principu. Tāpēc no citām skaitās īšķi. Tagad mainīsies? Tagad šeit. Un tagad Ogre būs kā cita. Bet tagad mēs būsim tai pārvaldībā tiks uzbūvēta tā slēpošanas jautājums. Jā, šeit ir īpaši. Mērķis ir pāris nedēļu laikā uzstāpēt iepirkumu. Tā, bet praktiski domās, ka šogad viņu tomēr... Es saku tieši to, ko es pirms aizvien pāris nedēļu laikā uzstāpēt iepirkumu. Tas ir visā gaismām domāts, bet tas tikai prasīt kā nāk. Mēs nevaram atļauties apgaismojumu. Apgaismojumu izmaksas ir tikpat liels kā visas kases izmaksas. Jāliek transformators, austrēgumu kabeles un cik jau sanāca kilometru gaismu. Tad mēs vienkārši to nevaram atļauties fiziski pietrūks no. Tā praktiski ir tikai pa Ogres teritoriju, viņi tomēr atrodas uz Ikšķilē. Atnāk Burkalna ezeram līdz, kā lai te pasaka, līdz Ikšķiles galā. Jā, bet līdz Ikšķilēs viņš neatnāk. Viņi praktiski tikai Burkalna ezera veicās. Šobrīd tiek taisīts projekts līdz Ikšķilei, tas būs nākošais septembris. Šogad taisam šito posmu, nākošais gadu taisīsim jau savienojumu ar Ikšķiles galu. Tāds ir nezināms. Jo vienā gadā mēs vienkārši finansējām nevaram atcelt. Un šeit budžetā tātad 5,2,4,0 kontā jūs redzat šos metodēļus un rūpniecību komunikācijas izdevumu. Es varbūt uzreiz iesaistīju, mans viedoklis ir tāds, ka apgaismojumu jāliek tikai tad, kad mēs ar slēpēm no Ikšķiles varam līdz Ziliem kalniem aizstāvēt. Bet tad jautājums, Kāda apgaismojumu? kāds te vispār, kāds te sakās ar turismu? Slēpošanas turismu. Tāpēc, ka šī nav tikai turisma aģentūra, šī arī atpūtas un sports. Pagaidu, tas ir viens no lielākajiem turisma objektiem, Algos novažos. Protams, tur ir turisma tākas, turisma apskates objekti, skatu rodnis, šeit aizsargājumi augi, dabas parks, pēc būtības ir turisma apskates objekts. Viņš ir tāda tipa objekts, viņš nav varbūt tik lielā mērā izklāja, ja kā tas ir karusēļi vai kaut kas cits, bet tas tomēr ir turisma objekts. Viņš ir arī pēc šī sava dabas veidojuma šis te osi, un tas ir arī, tas, ko cilvēki iet apskatīties, tas nav. Bet tā ideja tā, ka brauks no Rēzeknes, brauks cilvēki. Tas jau nav. Tas ļoti vienkāršots fakts,
Fakts ir, ka Zilo kalnu tā ziemeļa nogāze ir viena no 2-3 vietām, kur Latvijā visilgāk saglabājās sniegs un visilgāk slēpojumā tās. Tad, kad citur jau reāli ziet puķītes, tur vēl var slēpot. Protams, tas ir no sniega apjoma ziemā atkarīgs un tā tālāk. Šoziem tā nebūs, bet iepriekšējās ziemās jau pļavās ziet puķītes, tur, kad to ziemeļu kantu vēl var slēpot. Un cilvēku to arī dara. Jā, jāuztais sniegt.